Labrīt, pamodos, bija 5 grādi, vai ne? Tā, nevienā brīdī nenosalu. Bet, zini kā, saule vēl nebija vispār. Domāju, vai ātri kafīņu uzvārīšu. Kamēr kafiju uzvārīju, saule jau tik spoži izlīd ārā, tas ir vienkārši moments. Vakar domāju vēl, kā tā, ar velospēdu it kā var braukt, to. Kājām nevar iet tāda taciņa. Zini, gan aizgājis uz turieni. Pēc tam es tikai sapratu, te viens iznesās laukā riteni. Protams, ka viņš te šitādā taciņā, tur, ja kā viņš nāca, var pārbraukt. Klausies, 8:30 jau karsti palika. Pat jaku novilku nost. 5 grādi vai ne, kad piecēlos tāds. Es pieredzu vispār. Nav nekāda problēma. Afigena. Harijs Poters. Redzēs, sāka pīkstēt, kad vārīju tējiņu. Es nezinu, tas jau kaut kāds 5. čainīgs bija vai ne. Un tad es jau lādēju gan telefonus, gan to. Nav nekāda problēma. Bet aķīts 2 gadi viņš neiet. 3. gadā jau viņš sāka. Varbūt tās, es nezinu, jo tāpēc, ka es vienu reizi izskatījās lietots aķis ļoti labs un aizbraucu ar to ekskursijā. Un tur 2-3 čaļģiki jau pī, bet ar jaunu vispār nav problēma. Nu ko, tā foršā vietiņa. Forša tāpēc, ka patika vakarā stāvēt vienkārši tāds silts vakars. Tējiņu dzer un saprotat tāds patīkams skats, vai ne, uz to pilsētiņu, ugunīgu, zini, tāds baigi labais. Braucam uz V8 pa ceļam brokastis. Nu, mums 54 minūtītes, bet mums pēc 12 tikai laikam te varam ierakstīties. Un jebkurā gadījumā kaut kur brokastiņas pa ceļam, bet ir forši tāda kalna nogāzīta. Savam vagoniņam braucu jau kuru 5. reizi garām vai 6., 8. Bet tagad tās gan vēlāk. Līdz vēlākam nebraukšu vairs šogad garām noteikti. Zini, ko teikšu? Kad jau pietiek ceļot, jau tāda sajūta, kad jau, zini, V8, neteikšu, ka tā ļoti pat gribās uz turieni, zini, bet vajag salda mēdienam, vajag mašīnu gribu ļoti nomazgāt. Savā logus nomazgāju. Vismaz būs gaišāks. Un tūliņ aiz stūra būs wash and dry. Varēšu mazgāt. Ieraudzīju kādi modelīši benzīna tankā stāv. Cik skaisti. Vismaz kaut ko acipriecē. Protams, nezinu, kas ir NSU. Jūs man paskaidrojat. Negribu pat iedziļināties. Ķīnieši tie nevar. Seat servis. Viss ir, kas vajadzīgs. Servis babuška nav un nevajag. Tāpēc, ka man ir koks, kur pasist. Cita panorāma, ka loks nomazgāts. Ai, cik jauki tādi kalni, līkumiņi. Vēl nav piegriezušies, vēl patīk, viss ir kā vajadzīgs. Babuškai atkal piparu liek kalnā braukt tādā diezgan. Iebraucu tādā rajončikā, bet te mašīnas redzi, laikam tirgojās, bet nav ceņīgi iekšā. Apstīšos varbūt, kad ir pats stāv. Gan jau tirgojās, tik cenas nav logā. Nelegālais kantors. Traktoru var iepirkt arī. Bet mersīši tādi interesanti. Bēmačka. Pat interesanti. Pabraukt uz priekšu. Bet laikam, ka tur nekas nebūs tāds. Tāds brauc ņečom.
Skaties, kāds otrais Voyagerīts tirgojās, cena logās 600, bez rūsas. Nu, nē, šitā nevar būt bez rūsas. Smagie, fūres, un es vēl te pa vidu maisos. Oi, blīn. Kurš no viņiem visiem ir lētāks? Nekāda vaina. Tāda interesanta pilsētiņa, kaut kas vismaz acīm pamainījās priekšā. Un kur arī pilda gāzi. Nav tā, ka vācieši arī brauc ar Hyundai Tucsoniem uz gāzīti. Man arī jāieliek, kas tur 1,09. Domāju, 230 litri, 230 kilometri un beidzās gāze. Domāju, ņifīgas ir kāda bemačka, bet 40 litri tikai iegāja, gan jau kaut kāds gļuks neliels. Varbūt nav gļuks. Varētu teikt tāds lauku reģions, tur servis ar tāds diezgan nesmuks un zābaki karājās, bet viss ir kārtībā. Mersīts griezīs, pa kreisi griezīs. Tāds smukais, pelēkais tunels, tāds kaut kāds savādāks nekā citi. Jāies tāds gabarīti. 11, man līdz 12 vajag, laikam 12 tur var iekšā. Jā, jāpaskatās kaut kur un paēdīšu brokastiņus pa vienkāršo. Oliņa man ir vārīta un kaut kā tā. Bet, zini, kaut kā, nav pa kaifu tā baigi, zini, kad gribētos uz to V8 vai kaut kā tam līdzīgi, bet labprāt mauktu jau uz Poliju, kaut kur tur bija. Nakšņot lēnu garu mājās. Kaut kā, zini, parasti svētdienā man sanāk tas V8 pēc tusiņa, tad ir normalna. Redzi, kā viena diena daudz ko maina. Tas tā tikai varbūt paēdīšu, to viņās viss būs zaičikām, bet, ir tā. Nav tik traki, bet ļoti labi samontēju tieši pasākumu visu video. Ir 2 brokastis paēstas un varu dot čekoties iekšā savā V8. Ļoti labi, 10:2 braucam čekoties. Jums taisni, a man pa labi, kas tur nesāsā? Griez pa labi, tad griez pa kreisi. Kas notika, jomajo? Pēc kādas sirēnas, tas ir vienkārši. Šitien obligāti aiziešu tur foršais krodziņš. Pa parkingu tā es arī neesmu sapratis, vai te ir iekļauts vai nav. Es biju jau pagājušo reizi vai nebiju vēl. Bija tāds nopietnas aparāts galdiņu, un es arī montēju, tas ir 100 punkti. 116, diezin, kas man būs. Te ir izēja, Es zinu, kāpēc man tā, tāpēc, ka es šodien neesmu ūdeni redzējis. Tikai galvu bišķiņ izskaloju, un tas arī ir viss. Tā. Šī te nevis, laikam, esmu bijis. Ejam tālāk meklēt. 110. Tā nav te. Ejam tālāk, jā. Tankštele. Varbūt, ka neesmu. Es tomēr esmu priecīgs. Afrigena priecīgs. Zini, kaut kā bija tā, ka priekš kam man to. Un kā ienāca, man viss patīk. Saprot, viss patīk. Pat nevarat iedomāties, kā man viss patīk. Tā ir mana pasaulīte, saproti. Manā vajag gaišāk uztaisīt manu pasaulīti. Super. Es nevaru, man viss patīk. Un šoreiz viss patīk. Var benzīniņu ievostīt.
Tālāk, kas mums ir ar labierīcībām? Te arī viss ir skaisti. Viss ir skaisti. Ūdenības skaitītājs ir vismaz konkrēts. Var nogriezt pa nulēm, lai zinu, cik es nomazgāju. Malacīši. Saproti, afigena. Ūdentiņš, ābolīts, krūzītes, V8 hoteli. Es laikam pa ceļam teicu V6, pa šī pārkārs es jau esmu V6. Kāds V6? V8. Bremžu diskiņi, čikģigi, tādi maziņi, telefons, ātrai. Līdz šitādas muciņas es gribēju sev taisīt, bet man viņām tur nav vietas. Tēņa, cukuriņš. Kaifā! Oi, vīrī, esmu vienkārši sajūsmā, stāvā sajūsmā. Saprotu, bija jau tā, kad liekas uguns rovā un mājās, zini, bet iebrauc šeit, kā visu šito ierauga manāšu lielīdu dušiņām vispār. Aiziešu kādu picu apēdīšu tur vēl. Viss man te patīk. Es vēlāk apskatiņu tādu visu savu apmēram vērtējumu, bet viss ir labi. Pagaidām viss ir šī tāda. Lamborghini aizbrauca, tāds, zini. Man patīk. Es nezinu, kaut kāds baigais sagurums ir, vai es bišķiņ saulē pārkarsu mašīnā, kamēr gaidīju tur temperatūrā vai kā, bet tāds, zini, tāds bišķiņ iemīgus piķi minūtku, tagad jau tā vieglāk ir forši atlaist. Tagad vismaz redzu izstādē, kāpēc iedevu šitam pirmo vietu, redzi no kurienes man šitais te jau acīs iekritis bija šeit. Galīgi maliņā atstumts. Pēc kāds lodziņš, ne vispār visi ciki. Bet kas var būt smukāks par tādu dizainu, ka viņš ir tāds, kā viņš ir. Darba galds. Blast LV. Nav disku tirgus šeit gadījumā. Bet forši. Ja es burgeri pasūtīju, man vēl maizi klāt atnes. Bet burgeris garšīgs īstenībā. Pat vecāriņi viņš tāds liels, vēl kartupeļi, vēl maizi atnesa klāt. Ja man gadījumā tur pietrūks tās bulkas, es varu piegraust, bet siers garšīgs. Es tev kaut kādas darbības, viņi tur kaut ko šmurē, taisa, visu kaut ko tādu, bet reāli aizmugurē tur vīri kaut kādu baigo sapulci taisa vai ne. Kafiju tikai neko it kā nav pat pasūtījuši. Tur kaut kas liekas apmēram tā, ka būtu pilns cilvēkiem. Viņi tā te rosās, ka tikai. Tas laikam ir normāli, ja 10 reizes nāk klāt un prasa, vai viss ir kārtībā, vai viss ir normāli, tad viens pienāk, tad otrs. Saku, faini, nekāda vainiņa. Vismaz skatos, ka McLarens normālu modelīti jau izdevis ar to, cik braucu, tik visu laiku neko nebija izvēlēties. Vismaz, es nezinu, 2 ļami viņš maksā, vai es kaut ko jaucu. Šitais arī man patiktu. Pusļams pat nav. Šito jau varētu mēģināt pievitiņas sakārtot. Pilnīgi pofīgi galvenais, kad pēc iespējas to pirmo iebaksu vēlāk atlikt, ilgāk pabraukt var. Bet cik noprotu, te viss notiekās. Viss iet, viss rulē. Te jau ir pats starts McLarenam šitādu paņem pārēju apkārt aptais. Redz, ka šitais aparāts angļu ar taisnējiem logiem, kas man ļoti patika. Tā, šeit gulēju, laikam, varbūt ne. Vienā mersītī gulēju. Tagad šeit esmu. Kaut kas jau man vēl te paliek, kur pārnakšņot. Lamborghini. Neizskatās, kad viņi būtu tā galīgi bez darba ar tiem Lamborghini. Ja tāpat, laikam, kolektorus tīra un visas ģelas dara. Galvas blīvītas čupiņām. Viss notiekās. Viedu kaut kādu man Kārlēns varētu paņemt pārmaiņas pēc pajaukt.
O, redz kādas ģilzītes, paskaties. O, cik skaisti. Bet nesaprotu, viņš ir ārā. Nē, apsties klanis arī tur tāds. Oi, tāds ļoti labi. Cik sadāk 12 strūķi. Nē, jā, redzi, apsties uz bišķiņu pa vārstiem dabūjis. Mūža garantija, var teikt, mašīnai. Uz visu gadu. Visi mani benzīna tanki ir uz vietas, nekas te nav mainījies pa lielam, tas viss ir kārtībā. Cigārs arī stāv augšā, alus darītava arī strādā. Tikai kur viņi izlēja viņus. Meitenes arī skrien te. Viss tas pats, kas pie mums. Šitie bija vai nebija? Man liekas, ka pirmoreiz, kad es ieraudzīju, man liekas, ka neredzēju. Bet pēc tam kaut ko sāku atcerēties, ka bija, man liekas. Mērsīts. Šitais ir nopietnas aparāts. Tas jau var... Viņam varbūt vitiņi arī grīžās. Negriežās. Šitādu es nebiju redzējis iepriekš. Tāds vismaz katrā ziņā viss ņeržā. Ko jau te viņi kustina un bīdina. Ērikam vajadzētu te bišķiņ piestrādāt, vismaz cits sabarots būtu. Pat suports patīk, un šitie diski bremžu tādi. Te jau ir tādi nopietni. Noteikti, kad pat tricāriņu nenopirksi bremžu disku. Es nopirku Askonu, man draugs Juris pirmā ar Hotkā uz Vāciju nopirka šī tādu bembīti. Tikai, nu ne jau 323, laikam. 318. Cilvēks skatās Mazeratīs, saka, darba laiks viņiem nav tik un tik. Jāiepērk meitiņai Mazerati, kāpēc ne? Ziniet, jūs pat cik esat mums patstāvīgs klients, mēs jums saremontēsim pa 90 pakām. Tā jums būtu 120. Nav ko darīt. Tāpat tās kā Voyageriem, tikai 2 nulles klāt un viss. Redz, ko vīri vēl mersīšus apspriež vecais aķīts, viss tā kā ar klemmītēm, kuras varēja vienu banku nomainīt, pārzāģēt. Porsche kā dubļi. Kaut kur reju domāju, visi CA, visi centri ir pārtikas veikals. Bezalkoholisku alutiņu nopirkt, uztaisīt. Bas jāsī pārraidi no V8. Nu, te pēc zāles arī ne pa jokam smirk. Māķīts, picas, viss, kas šeit nav bezalkoholiskā alus. Ieiesim, viņš teica, tur un tad uz leju. Banāni 2,59, kiviki kaut kādi milzīgie, 2 eiro, laikam, gabalā. Nav tu nekas baigi lētais, kā citas ir Vācijā, jo cenas ir lētākas. Olas arī, ir arī, redzi, pa 2 eiro. Pie mums, laikam, pa 2 eiro jau vairs nenot. Es paņēmu, vajag alu atrast, pieliešu šaibas šovakar. Vīni biezā slānī. Vo, vesels plaukts. Beļiņ gandrīz jau izmauc ārā. Būtu iepazīties vācu valodu. Vienīgais, kas Vācijā patīk, ka viņi vienmēr nebāž tev čeku purnā, vai ne, prasa vajag vai nevajag, un sīceni ar tevi ieber saujā, nevis tur pie mums tā maņķicība, laikam ir tāda, ne pa ko citreiz sauju pastiepi, to tev nober pa lakām un sevišķi cirklē, tur, kur nevar pat paņemt normāli. Nu, čau, mani draugi! Laipni aicināti Basjasī raidījumā no Štutgartes V8 hoteļa. Redzi, tur pārsvarā visi pie galda aldiņu kvasī, nav tā, ka es viens te nullīti kvasīju. Klausies, eju projām, iespraudu cirkli kartiņu un apsties, cik smuki īgāva rītiņi, tur dega aizmugurē iepriekšā. Ai, prieks, kur tu rodies. Vsjo. Pareizo karti cerams paņēma. Tev vienas durvis pašas taisās pat nobijusi. Vai taču tos 10 000 šodien nosteigā, tā nevar. Tupa braukt, uz kuru pusi man bija jāiet. Atnāc uz foajē pie meitenēm, nu tie ir bišķiņ ātrāk nekāda vaina. Vienīgi štepsels aizņemts. Tur Lamborghini laikam lādējās, viņiem tie aķi netur.
Bet pagaidām man nevar iekast, pēc tam izspraudīšu Lamborghini ārā. Oi, bija atvainojos, McLarens bija, domāju, Lamborghini. Kas viņam pilādējās. Viņš lādējās. Es pa babušku brīdos, ka 4 dienas aķis neturie čaļņikus vāra. McLareniem vēl šokāk. Poršiem ar savas lādējamās stacijas visas. Tā, ka pastaigā, kur gribētos vēlreiz uz Mercedesu, bet ne šodien ekskursijā, pēc tam vēl kaut kādus pāris gadus, kad nebūšu. Mercedes muzejs man patika, tas bija tāds foršs. Kur jau arī pilns ar McLareniem. Bija kāds viņš no apakšas apskatīs, var redzēt, nevar tāds taisnis. Visi tādi zolīdi, es viens maikā un šortos staigāju vēl krokšos kājās. Nā. Opā. Augšu klāde ir pabeigta. Izdevās man ielādēt, trešdien būs Vidosiks. Un pat, kas tas bija Lamborghini, to pat nevajadzēja atslēgt. Viss izdevās. Bačiņa vēl kompīts kalpos ilgu laiku. Zato zagļi iesaksta, pieliks vēl piečuku, lai nopērku jaunu kompi. Ejam uz savu numuriņu V8. Apsties, domāju, vakarā pilcu cilvēkiem. Tā nav, ka neviens neēd. Viss ir kārtībā. Tik tā viena alutiņu dzer. Iekadāju vāciešus palaidu garām. Visi man danki. Klaudi. 10 štukas ir, bet tāpat iziešu mazu apstaigiņu, apstaigāšu riņķī pa apkārt. Te vēl steakhouse bārs strādā. Kart, jā. 3,70. Uzējam augšā pa trepītiem, es jums parādīšu. Kā te izskatās. Rīt pa dienu arī atnākšu, bet vakara stundā vienmēr viss smukāk liekas. Man ir benzīna tanki. Re, kur tādi galdiņi. Visi ir Road C6. Ko var kaut ko redzēt? Es varu kaut ko redzēt? Es nezinu. Tas ir laikam propelleras viens spārns, vai ne? Un tāds interesants. Man jau patīk šitāds interjers. Tikai nav. Liekas, ka tīri labi pa šaibu dod. Komocis vēl tāds. Kaktus ir kā jau uz Road C6 visur tur aug tūkstnesī. Un bulles redziet. Te lejā tolet arī. Nekas tāds īpašs baigi nav. Pie manīm vairāk ir ko redzēt. Un kaut kā šitā šovakars ir pārgājis. Es lieku lādēties kameriņu un tad jau rītdien jauna diena. Braucam mēs ar kāferīti dzīve. Eļas līmenis jāpārbauda. Bet ir forši. Abi Janka saldu sapņus. Čau!